Latvijas rekordis ir 3000 metru šķēršu skrējienā. 2007. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja Polīna Jelizārova. Aplausi viņai! Viņa nesen atgriezās no olimpiādas. Viņa šogad 5 reizes laboja Latvijas rekordu. Vai jūs varat iedomāties? 5 reizes! Polīna Jelizārova. Vēlreiz aplausi viņai! Viņi ir gatavi šodien jums vingrot, parādīt jums vingrošanas priekšnesums. Mēs pieslēdzamies Radio SVK, gaidām signālu. Tikmēr jums arī iespēja redzēt Poļīnu klātienē mazliet vēlāk. Jums būs iespēja arī saņemt autogrāfus no viņas. Varbūt Poļīna var parādīt kādu kustību skrienot, kas ir jādara. Un arī no Salaspils. Mēs pagaidīsim SVK gados signālu. Visā Latvijā kopā kādi vēlreiz mēs vingrosim. Vairāki tūkstoši. Jūs šeit esat Liepājā tie izredzētie, kuriem ir iespēja piedalīties vingrosmē. Pēc dažām minūtēm vingrojam. Jums vēl jāatcerās, kāds bija vingrojuma konflikts. Jums noteikti skolotāji rādīja. Jūs zināt to, vai ne? Jūs zināt, kas ir jādara. Jums ir jāmēģina atcerēties, smuki nolīdzināties, nostāties tā, lai viens aiz otra, lai netraucē viens otram. Kārtīgi nolīdzinamies tā, lai priekšā esošais, jūs skaties viņam pakalsī, jūs skaties viens uz otru. Stāvam kolonās. Šī vēl mazliet vēl nolīdzinās kārtīgi. Super! Ļoti labi. Pacēl roku visā Latvijā, kurš grib būt olimpietis? Salaspilī visi grib būt olimpieši. Ko par to saka Olimpiskā komiteja, ka Žets kungs ir šeit šobrīd Salaspilī. Mēs esam gatavi. Tik liela olimpiskā vienība. Rekā, tu ļoti labi klases izdarījis. Saliekam rokas priekšā stāvošam, labi ideja. Lai mēs esam priekšā stāvošam uz pleca. Uzliekam, lai mums visiem ir vietas. Kārtīgi nolīdzinamies. Šeit ir ļoti svarīgs notikums. Kur mazais ķipars rāda priekšā. Ļoti labi augstceļam celējuši un skrienām. Es skatos, ka olimpieši sāk pagurt. Olimpieši sāk pagurt bērnē, bet olimpieši sāk pagurt kā citās Latvijas pilsētās olimpieši. Man prieks redzēt šo lielo cilvēku skaitu, bērnu skaitu, kas tiešām... Iesildamies ar kājām, iesildamies. Jo mums dziesmas saucās. Es skrienu, pareizi, iesildamies. Strādā kopā ar bērniem un vingro. Nu ko, cik ir pulkstens pašreiz, cik mums rāda pulkstenīši ir? 9 pār, tad vēl minūte pavingrojam, vēl minūte pavingrojam. Ko dara Radio SVK? Ko Freds dara? Noteikti, skatieties tiešai, noteikti, ka viņš vingro. Zeltenā krekliņā iedaramies, viņš vingro. Visa Latvija šobrīd tūlīt, visi kopīgi mēs vingrosim. Skaitīt. Mēs varam skaitīt, cik mums ir palikušas minūtes, ne sekundes, cik mums ir palikušas. Nu ko, tad atskaitam Salaspils dos startu šī gada vingrošanai. Un viss kopā 10! 7! Pavingrosim! Skatāmies uz Poļīnu un atceramies, ko jums rādīja. Un vingrojam visu kopā. Soļojam! 4, 3, 2, aiziet! Piet kantās priekšā!
gaidām. Starp citu, jums kopā vingro arī Liepājas pilsētas mērs Uldis Saskakums. Liepājas Olimpiskā centra valsts priekšējais Gans Griezītis, Liepājas Olimpiskā centra direktora vietnieks Raivors Špaks un jūs visi 677 Liepājas 5. klašu skolēni. Vēlreiz skaļi aplausi. Paldies jums visiem!